Manuprāt, skolēni iesaist mobbingā, jo viņiem ir uzmanības trūkums. Manuprāt, skolotāji varētu parunāt ar tiem skolēniem, kuri ir tie mobbingotāji, un pateikt viņiem, ka viņi tas visu dzīvē var atnākt atpakaļ, pamācīt, ko viņi varētu darīt tā vietā, lai beigtu mobbingot. Es uzskatu, ka katram skolēnam ir savas intereses un savas domas par to, kas viņam patīk un nepatīk. Tāpēc es uzskatu, ka ir iespējams uzrakstīt anketu, ko iedot katram skolēnam par tādiem pulciņiem, kas viņam patīk, lai paši ieraksta un paši izgudro, kādu pulciņu varētu pastāvēt. Bet, protams, tie jābūt arī robeža, kas ir iespējami un piedāvājami. Mums, piemēram, ir arī futbola pulciņš, kas notiek otrdienās, un arī šo ceturtdienu notiek, kurā es pats piedalos, kur ir interesanti spēlēt futbolu ar, skolēniem no manas skolas un arī vecākiem cilvēkiem, kuriem reizēm piebiedrojas kā mans brālis. Lai saliedētu cilvēks skolā ir grūti, tāpēc, ka katram ir savs intereses un īpaši ar pulciņiem tas varbūt ne viss labāk izdosies. Bet ja ir jāizgudro pulciņi, kas varētu, tad es teiktu arī mūzika, piemēram, Keita Kromberga patīk spēlēt ģitāru, man arī patīk spēlēt ģitāru, kāpēc gan ne, es uzskatu arī citiem patīk, citu mūzikas instrumenti, piemēram, klavieres, viole un tādas lietas. Futbols, viole un arī ziemā, teiksim, ja ir ledus, iespējams uzliet, tad var arī hokeju spēlēt un basketbolu, volejbolu, mums jau tie notiek.